Nu, turās. Jā, turās, jā. Sveiciens atkal podkāstā Sansols ar Kristīnu Kreilu. Es esmu Kristīna Kreila, un šodien esmu ciemos pie pāra, kurš ir saticies jau tādā apzinātā vecumā, kuriem ir katram savu, protams, iepriekšējā pieredze attiecībās, un tad mēs mazliet aprunāsimies un paskatīsimies, kā tas ietekmē, neietekmē esošās attiecības, kas ir tie izaicinājumi un foršums, jau tādā apzinātā vecumā satiekoties un veidojot attiecības, un gan jau vēl visu kaut ko citu. Nāciet no mīdzi. Čau! Man prieks jūs abas šodien satikt, un man ļoti, ļoti liels paldies, ka jūs piekrituši. Un, es ļoti labprāt šodien iepazīšos ar jums abiem, jo, jums mazliet pazīst, bet Ediju vēl nepazīstu. Un, es saku vispār ļoti daudziem arī saviem pāriem, kas sēž pie manis uz dīvāna kabinetā, ka tie, kas sēž uz dīvāna, ir šausmīgi drosmīgi cilvēki. Un tāpēc šodien arī es laikam sākušu ar to, ka paldies par jūsu drosmi un par to, ka jūs esat atvērti sarunai ar mani un visdrīzāk arī varbūt tādai sarunai savā starpā. Nezinu, ir jums kādreiz bijis šitāds pasākums divatā? Nē, man pirmā reize. Šī ir pirmā reize. Pirmā reize divatā. Jā, bet jau bija ļoti iepazīstināti. Zini kā, godīgi sakot, man šī likās laba iespēja, patiešām tas, ko tu teici, laba iespēja pēc tam parunāt pašiem savā starpā, jo mēs jau nezinām, kur tā saruna aizvedīs un ko mēs viens par otru vēl atklāsim šīs sarunas laikā. Un tas man šķiet ļoti interesanti. Un tad man būtībā nebija iespēja. Atteikt? Tas nozīmē, ka tu parasti ļoti atbalstoši visdrīzāk iesaisties. Es cenšos, jā. Jā, tajās idejās, kas sievai liekas entuziastiski. Jā, cik vien varu cenšot, bet visur vienmēr nesanāk, bet tomēr cenšos, jā. Zini kā, es savukārt no savas puses vienmēr cenšos dabūt to piekrišanu. Tas, man liekas, ir neizbēgama sastāvdaļa mūsu attiecībās. Es tā kā neteiktu tev jā, ja viņš man nebūtu teicis jā. Līdz ar to, pat ja viņš nejūtās nejūt komfortu šobrīd esot šeit, bet viņš ir piekrists izdarīt, ka tu manas dēļ un tevis dēļ. Un tas jau vienam, man liekas, trutīgi. Jā, jo pirmajā dienā, kad saņēmu šo uzaicinājumu, man liekas, ka reizes 3 man uzrakstīja par tādu iespēju. Jūs, tā kā tu vēl nebija tā kā mājās, un tev jau gatavojat. Reizes 3, manuprāt, bija. Man nav tāda atmīta. Tāpēc, tu, man liekas, tā forši pateici, kad tev un man, to sanāk vienlaicīgi apmierināt 2 sievietes, kas varbūt labāks. Katra vīrieša sapnis. Jā. Es, protams, neko nezinu par jūsu tādu iepazīšanos stāstu, tāpēc es ļoti labprāt gribētu, ka jūs padalāties, kā jūs satikāties, kas jums viens otrā uzrunāja. Tas ieildoši varētu sākt. Bet es tāpat gribēšu arī no tevis dzirdēt. Es esam piekrītu. Labi, tā nebūtu droši. Tā, kā mēs satikām? Mēs satikāmies Covid laikā īstenībā. Tieši lockdowns bija, kad vispār uz randiņiem staigāt nedrīkst. Mēs iepazināmies Tinder. Tad tomēr tur var iepazīties, ja? Visi man zināmie pāri, ko es esmu satikusi pēdējā laikā, gorās ballītēs, pasākumos un tam līdzīgi ir iepazinušies tieši Tinder. Es man liekas, nereālākais mīts, ka tur nekā nav, vienkārši viss atkarīgs no tā, ar kādu nodomu, ar kādu to mindsetu tu turēji iekšā. Mēs iepazināmies Tinder. Mēs nekad nevaram atcerēties, vai tas bija 19. vai 20. gada. 19. gada novembrī. Tad jau bija, mums koits, laikam. Jā, bija. Edijs tieši bija mājās uz slimības labs ar aizdomām par Covid, un es biju mājās slimības labs arī ar aizdomām par depresiju. Labs konflikts. Jā, brīnišķīgs konflikts. Un pirmais mūsu randiņš vispār bija FaceTime. Tā, lai vispār saprastu, vai ir vērts ar šo cilvēku turpināt sarunāties, jo pa lielam viņš to zina, es tagad to drīkstu droši stāstīt. Man viņš likās diezgan tāds garlaicīgs tips. Pēc saraksta, ko tu tā izsacināji. Nav nekās tās beigais daļdirsējs, kā es saku, jā, kas tur
izpaudīsies un visādi, tā kā tāds pāvu tēviņš viņš nebija, jā, viņš tāds diezgan vienkāršs, laipns, jā, vienkāršs laipns vīrietis, tādām labestīgām acīm, ko nevarēja nepamanīt. Un interesants skatiens. Un ļoti interesants skatiens. Jā, starp citu skatiens, tas bija tas, kas man reāli smīdināja, jo tas, laikam, ir kaut kas, ko viņš nekontrolē, bet tad, kad viņam ļoti patīk, viņam sāk raustīties uzacis pašas pa sevi, tā kā uz augšu, uz leju. Tas ir tāds, jā. Bet to tu arī FaceTime redzēji? To es jau FaceTime pamanīju, jā, bet tā, kad mēs satikāmies, tad, protams, tas viss turpinājās. Tā. Jā, un tad pirmais randiņš mums bija Piedī, viņš dzīvoja to laiku Berģos. Mēs pastaigājāmies gar ezeru. Viņš bija tāds ļoti mudīgs. Tā kā uz sadošanos rokās, uz tādu mīļošanos, uz kaut kādām tādām arī intīmākām sarunām, bet nevis vienkārši brutāli, man tur seksā patīk tas un tas, bet starām vienkārši par tādu tuvību, par sarunām, par tuvību, par kaut kādiem nākotnes mērķiem. Man likās, šis vīrietis ir tāds reāli sakarīgs, noskaņots uz nopietnām attiecībām un nav te nekāds tur traļi vaļi. Un tas man bija ļoti svarīgi, jo to traļu vaļu es jau biju atēdusies 7 gadiem tinteros. Nu, un pat var runāt par lietām, kas interesē un patīk. No arī tādā tuvībā, es domāju, tas jau arī, protams, nav tā, ka... Jā. Un kas tad bija tālāk? Nē, es atceros, tu tādu tāzi, tā kā kaut kas par vikingu bija, ne? Par vikingu. Tu atceries no tā iepazīšanās laika? Tas. Jā, un tad, kad es viņu ieraudzīju pirmoreiz dzīvē, man likās, ka, wow, jau tā bildē viņš ļoti necils izskatījās. Tāds kā žaketītē kaut kādā tādā un palēkoši džinsiņos un milzīgām tādām biezām brillēm. Un tāds likās, nothing special, teiksim tā, jā. Bet kas tad tev uzrunāja vispār, tā kā atbildēt viņam? Es prikolojos, es spiedu sirsnīgs pilnīgi visiem džekiem, tā kā džeki to dara. Tās, ka tā attieksme varētu ļoti labi man palīdzēt iziet ārpus tā priekšstata, ko es tā kā gribu. Kas tev liekas? Man liekas, ka tā bildē atbilst tam, ko es gribu. Un es nekļūdījos. Tas ir pareizā stratēģija īstenībā. Es to iesaku visiem saviem klientiem, kur sūdzās, ka viņi nevar Tinderī neko atrast. Es saku, spiediet uz visiem, un tad jau redzēs, kas būs. Kas tur tā kā, jebkurā gadījumā tu vari anmačot un nobloķēt, un tagad Dievs aizmirst to cilvēku. Un tas bija tā panākuma atslēga, jo viņam tur nekā tāda diži nebija. Viena bilde un pat apraksts īsti nebija. Jā, tāds ļoti apzināti es nebūtu nospiedus to sirsnīgi. Tā kā es prikolojos, tad kāpēc nē, jā. Un viņš arī diezgan ātri aprakstīja un kaut kā mums tā saruna labi aizgāja. Bet tad, kad es viņu ieraudīju, tas bija pārsteidzoši. Jo viņš bija reāli gara auguma un tie garie mati, un likās, Jēzus, Marija, kāds skaists ruņinieks, tā kā vienkārši tāds riktīgs vikings, zini. Un to bildē vispār nevarēja nolasīt, un tas man bija vēl viens pierādījums, ka šī ir pareizā stratēģija. Un tā, tas viss sākās. Jā, mamma, tā bija. Nu, labi, bet es no tevis arī gribu dzirdēt, jo ieteicu, ka viņi spied visiem pēc kārtas, kā tev bija. Kā jau jūs varēs teikt, Džeki jau tā arī dara. Tur ir tā Tinderī bezmaksas versija, un tad, gandrīz viss, ja tiešām tā, ka galīgi, tad var būt uz otru pusi. Tā pa lielam, jā, viss pa labi. Un tad jau, sievietēm problēma ir tāda, ka viņas vienkārši neatbild, es nezinu, jo kā to maču diezgan daudz, bet reti, kur atbild. Un ātri atbildēja patiesībā. Un kaut kā arī saruna aizgāja uzreiz no starta. Jo ir jau tā, ka parastā saruna nemēdz, mēģina kaut ko tur uzrakstīt, cik tu labi vari māki, bet viss klusums. Un jau atbildēja, un kaut kādā saruna raidē aizgāja, un tu man tā liekas, 2. vai 3. dienā es piedāvāju to video zvanu uztaisīt, jo nebija iespēja satikties. Tu balsi dzirdēt, redzēt, un tas jau arī forši ir. Jā, tās man īstenībā liekas arī ļoti neparastas lietas, ko viņš ievēroja manī. Viņš ievēroja manas acis. Viņš, tur klasiski kā vīriešiem, ja tur nezinu, kāds tur dibens, kāds tur krūtis, kaut kas tāds, ja. Viņš, Dievs, tur kaut ko par acīm runā, tā kā nevis skaistas acis, bet laimīgas acis, viņš man teica, laikam tā, un tad viņš manas roku pirkstus novērtēja un kaut ko tur arī teica, un kas, cik neparasti, cik interesanti.
Jā, un tas arī piesaista īstenībā uzmanību, ka viņš nevērtē tā klasiski kā vīrieši, tie mačo tādi, šitā man vajag. Bet ir kaut kāds tāds cits kvalitāts un intelekts arī, nu tā kā viņam bija svarīgi, lai tas ir intelektuāli, un tas arī likās forši, nu ka nav uzreiz tas uzreiz skārts, varbūt tur uz kaut kādu intīmo padarīšanu. Tā. Un tur tā uzreiz nolasīja, ka viņa tāda inteliģenta? Jā, to varēja just. Ko tu nolasīji uzreiz? Nē, nu to jau var, teiksim, cilvēki jau pēc izglītības arī var pateikt, kā viņš runā, nezinu, vārdu krājums. Un tā doma vispār, un tad jau var saprast, jā, ka nav gluži tā kā tikko no ielas, jā. Kaut kā tā, jā. Bet tu reāli arī to visu tā kā ievēr, un tev tas bija svarīgi, ko jau tikko teici, vai tā bija tāda arī tava iepazīšanās stratēģija, pastāstīt kaut ko tādu savādāku? Jau vispār man tā stratēģija nav, un es tā pa lielu runāju to, ko domāju. Ļoti reti, kad tur tā mēģina kaut ko notušēt, nezinu, tā kā uztaisīt labāk nekā ir jau. Tas viss bija īsti un patiesi. Jā, no manas puses viss bija īsti un patiesi, jā, un varēja just, ka arī, kad Ieva ir interese arī, jā, un kad viņai varētu būt interesanti, jā. Un tad jau arī ir lielāka vēlme ieguldīties. Jā. Bet tad jūs pirmais randiņš bija kaut kādu laiku pēc tam, tas klātiens, ja? Pirmais randiņš, manuprāt, 4. vai 5. diena, kaut kas tāds varētu būt. Ar visu to, ka tev bija Covid? Jā, ar visu to. Es tā kā no savas puses neuzdrošināju viņai piedāvāt, aizbraukt pie viņas vai viņa atdos pie manis, bet viņa uzņēmās tajā brīdī iniciatīvu un atbrauc pie manis, jā. Un tas pirmais iespējas bija tādu wow, tādu, kā viņai tajā laikā bija tāds mini Cooperis, tāds balts melnma šeit bija, un kā piebrauc tādu lēdī tādu, un tāds bija tāds mētelis, mums kašmieru vai kaut kas tam līdzīgs tāds. Un tādu sapucētu, tādu smuka, riktīgi tādu foršu, jā. Uzreiz atstāja iespēju, ja? Bet Ieva vienkārši saka, ka tu ļoti atšķīries no tā, kas bija tā kā bildē. Tev arī bija tāds pārsteigums? Nē, nekā, sievietes jau piestrādā pie tā Tinder profila, un tur bija apraksts kārtīgs, un bildes kaut kādas 6, 7 tur, un arī... 3, nebija 7. Es jau biju atkodusi, ka nevar likt pārāk daudz bildes. Man palis prātā, ka bija daudz bildes, bet, tās bija svaigas bildes. Tā kā man tur kaut kādā 15 gadu ir kaut kas tāds. Un, jā, tur varēja saprast, kad interesanta sieviete un kad... Jāmēģina tik iepazīt. Jā, jāmēģina sevi tā, ieinteresēt, jā, kad, tā kā, lai būtu turpinājums. Un tad kaut kā arī bija visdrīzāk tas turpinājums. Jā, viņš arī prātīgi ieinteresēt. Ko viņš tādu izdarīja? Tur tie... Frikadeļu zupu, laikam, uztaisīt. Vīrietis, kā gāzu paviedos, viņš uzminēja, ka man pieminēja, kā vienkārši sakrājās kaut kādas tās mazās lietiņas. Tu jau, mēs jau esam tikko iepazinušies, mums tur nav nekā, mēs pa zupu nebijām vēl runājuši par kādiem ēdieniem, bet tu atbrauc un ir tieši frikadeļu zupa, kas ir tev mīļākā zupa, un tad tur vēl kaut kāda sīka, viņa tā ir zīme, kad ir izsaka. Kā tādu, atbilstības zīmi, protams, un tad kaut kas arī par to, ka ar alkoholu, viņš alkoholu nelieto, es domāju, man tas ir interesanti, jo es arī gribu nelietot. Bet tu tajā brīdī lieto. Jā, es vēl tajā brīdī, gāju no tās depresijas ārā, man tur gāja kā pa kalniem, kā pa lejām ar to alkoholu, bet man tas likās arī zīmīgi, jo es tieši gribēju satikt vīrieti, kurš alkoholu nelieto, tā man būtu papildus motivācija. Un tā tas vienkārši pamazām sakrājas. Un viņš dzīvoja maiņā pie ezera. Es biju kaut kādā savā senā višlistā ierakstījis, ka es gribu dzīvot maiņā pie ezera, un tas vienkārši arī tā, wow. Tāds knaps dzīvoklīs, bet pie ezera. Nē, 50 metru no ezera, jā. Reāli ekskluzīva vieta tā bija, jā. Tā viss kaut kas tā sakrājās, un tad pirmie randiņi, tādi jau organizētie randiņi, un tie arī bija vienkārši, tā kā, paga vecīt, tā kā, ko tu darīsi vēlāk? Mēs tu tagad manī tak ļoti ieguldies, tur, pēc Covid laiks, tur nevarēja tādiem publiskiem pasākiem nekādiem, bet bija tāda vieta Svētku pils, un tur varēja pāri iznomāt visu to pili. Wow! Mēs bijām vieni paši Svētku vakariņas pilī, tur pirts, un tur dejas, un visas tāda romantika. Pašiem, jā, tas bija
Jā. Un tāds, piemēram, Randī. Tu to uzdevumu ieguldīties, neinteresēt, ņēma nopietni. Cik tīgi nopietni, jā. Man kaut kā netīšām vienmēr izlic. Man pašam, ja godīgi, tās idejas nav tā, ka viegli nāk. Un tad man kaut kā, nezinu, Instagrams un palīdz, ka viņi uzmet tādus, nezinu, tādus vienkārši piedāvājumus. Un tad ideja aiziet un... Jā, un tu esi atvērts arī izmēģināt, pat ja tev pašam varbūt tā ideja tāda nebija. Jā, tas... ka tas ir, man liekas, tāda kvalitāte kaut kāda. Ļoti, jā. Reti, kad viņš teiktu, nē, mana galva ir pilna galva visādām idejām, es esmu tāds radošais hauss savā ziņā, un viņš atkal ir tas, kurš tā to bišķiņu tā, nenoslāpē, bet nolīdzsvarot, piezemē tādu racionālāku domāšanu, varbūt tā kā pārdomāt, ko, vai tur vajag ar to ideju steigties vai nē, un tā kā mēs tādā ziņā viens otru nolīdzsvarojam, kas ir milzīgs bonus tādā ilgtermiņā. Jā, bet man atkal patīk, ka ir visu laiku kaut kādas idejas, jā. Viņš jau man sūta Instagramā visādas reels video ar tiem jokiem, kur sievai ir kārtējā ideja un kur vīrs izpilda laižās vienkārši lapā. Tur, kur bija tas smerkķis vai kaut kas tāds bija, man liekas. Es kaut kādu tādu redzēju, ka kārtējais projekts. Jā, kārtējais projekts. Viņš pat dārza projekts. Ne. Tā, mēs varētu padām vēl vienu. Ļoti labi, es ļoti priecājos. Sākumā tā bišķi skepse bija, tagad šķiet, viss tā kā dara, vajag, jā. Bet Ieva saka, ka viņi tas nolīdzsvaro, un tev kaut ko iedod tas, ka Ieva tāda ar idejām pārpildu un radošu. Nē, iedod tādu, tā kā tādu dzīves piepildu, tā kā tādu pilnāku dzīvi, tā kā piepildību tādu, ka ir interesanti. Jā, ir kaut kāds svaigums, tāds, to rutīni jau arī, tā rutīni jau tā diezgan briesmīga lieta. Un viņu vajag atšķēdīt. Vai gan arī, ja tu esi piekusi, atnāc mājās un neko negribās. Sieva vēl bāžās virsū ar kaut kādām idejām. Lasīsim šovakar dzēju. Būs romantiskais randiņš. Jā, lai gan man šeit, kāda dzēja. Bet, dzēju arī jāplasa, jā. Gan jau pēc tam varētu būt, ka tad, kas sāk darīt, ka tad jau var, tu saproti, ka iespējams, jā, ka tas kaut kā... Labi, bet kā jūs tikāt līdz tam, ka jūs izdomājat, ka jums vajag arī oficiāli, tu kā aprecēties? Tagad tev jāstāsta. Man kaut kā palicis atmiņā, ka tā ir vairāk mana iniciatīva, jo, Ievai ir šāda pieredze, un man tā ir pirmā pieredze, jā. Man kaut kā šķita, ka kaut kad dzīvē vienreiz to vajadzētu izdarīt. Bija tāda sajūta, bet kaut kā laikam līdz šim, kad nebija tāda sajūtas, ka tas būtu tā kā jādara. Bet šajā brīdī šito, kad šito vajadzētu. Jā. Un tas tieši neatceros tieši, kurā brīdī un kā es to pateicu, bet es sapratu, ka viņi varētu piekrist. Un tad, jā, un tad vajadzēja tikai gredzenu sagādāt. Un izdomāt procedūru. Bet tur bišķiņa to gredzena gādāšana bišķi samisējā nesanāca viņš uz to brīdi, kad tā kā... Kad vajadzētu. Vajadzētu, jo mēs bijām ceļojumā, tad vēl tur droši vien būtu tā stīpri jaudīgāk iznācis. Bet iznāca Ziemassvētkos, jā. Jaunā gadā. Gandrīz, jā. Vecgada rītā. Bet, tu saki, ka tev tāda pieredze nebija bijusi, tas nozīmē, ka tu līdz šim nebija tā kā saticis tāda sieviete, ar ko tu gribētu? Jā, tā varētu formulēt, ka nebija saticis tāda, kur gribētu aprecēt, jā. Un Ievā bija? Ievā es to kas? Jā, kad vajadzētu, jā. Vajadzētu aprecēt. Šito iespēju nedrīkst laist garā. Iespēju nevar laist garā. Jo, zin kā, man, protams, grib dzirdēt, kas viņā tāds īpašs, kāpēc šajā reizē, jā. Es zinu, kad es tev tas spīdzinu. Man tā sajūta, tu kā mēs iepazināmies, viss bija baigi forši, bet mums arī bija tā, ka nebija tā, ka ļoti gludi un tas sākums, un arī bija tur tādiem kalniem bija un lejām, un arī tāds diezgan pagrūts, un tas pirmais gads mums bija tāds pagrūts, jā. Kad tur, brīžos šķita, jā, ka tur tikai maniem pūliņiem tur kaut ko izvilks, jā. Jā. Bet arī tajā brīdī, kaut kādas kvalitātes cilvēki arī atklājas. Vai, ka tur mīnus, jā, visi vieni mīnus, bet arī kaut kādas kvalitātes atklājās. Un... Kas bija tās kvalitātes, kas tur atklājās?
Ieva? Man ļoti uzrunāja tas, kad Ieva ir rakstniece, jo vispār, man no bērnības drāmas ļoti mīļas, un es esmu liels, bija, arī šobrīd, tā kā ar Ievas patiesībā ieguldījumu esmu atsācis lasīt, bet es lasu, varbūt ne tādas gudras grāmatas, gluži kā Ieva, bet man detektīvi ļoti patīk. Un tad es tos tad tā, es varu izlasīt kaut kādu 6 grāmatu, 6 lapas grāmatu vienā vakarā var. Izraut cauri. Jā. Nē, ir interesanti. Jā, ir interesanti. Jā, tad es vienkārši nevaru reizē gulēt, man jābūt. Kas tur notika? Jā, un Ieva man, kā mēs iepazināmies novembrī 15. Un man 19. novembrī dzimšana diena. Viņa man sarūpēja no tādu dāvanu, laikam, kādas nekad nesaņēmu, un varbūt arī vairs nesaņemšu. Viņa man uzdāvināja savā jaunā romāna manuskriptu atsūtīja. Tad to es tajā pašā naktī izlasīju. To pašu pirmo? Jā. Es domāju, vai tev jau bija otru? Baudu spēles. Es to nebija lasīta literatūra, un domāju, kas tā prakstniec tāda, un tad es, māte Googlem, atcitu. Es neteicu, ka tas ir mans. Tu vienkārši it kā uzdāvināji, bet nepasakot, ka tev. Skatos, ir tāda Ieva Sīmana, sarakstīja tas un tas, un tur kaut kur bijusi un gozējusies, un tāda atpazīstama persona, tas jau arī, kaut ko, glos kā grib, bet kaut ko ietekmē bišķi, jā. Jā. Izlasīju to romānu, ļoti labs, jā. Bet man vairāk patīk tā Svētlaimes mednieces. Un tas šķita vispār tāds, Bet to arī izlasīja pēc tam, tu nebija lasīts. Jā. Bet tas sanāk, ka viņi 4 dienas pēc iepazīšanās uzdāvināja tev savus grāmatas manuskriptu. Tā drosmīgi. Būtībā tādam svešiem cilvēkam uztic kaut kādu darbu sejas, viņš vēl nebija netirgošanā. Neviens nebija to lasījis. Nebija netirgošanā palaist nekur, tas tāds uzticības kredo. Jā. Tas man ļoti iespaidoja. Un vispār man Ieva tāda, arī tāds, ja godīgi tāda seksuāli ļoti pievilcīga. Šķita, tāda sievišķīga, seksuāli pievilcīga un tāda romantiska arī, un tāda, un ļoti izskatīga. Ļoti patīk, kā viņi izskatās. Jā, arī šobrīd ļoti patīk. Ievai gan arī bijuši visādi dažādi tēli, bet tad tev var, principā, visi tie tēli ļoti iet pie sirds. Es jau viņu sanāk iepazinu tādā, tādā ļoti zemā punktā. Tādā dzīves, grūtā posmā, un, kad viņai bija tiešām grūti, jā. Man to reizēm bija grūti saprast, ka viņai ir grūti, jo es nesaprotu, kāds var būt, kad ir depresija. Man pašam nav bijis kā es to varu saprast, jā. Man arī bija ļoti patiesībā grūti saprast, bet Ne tikai saprast, manuprāt, mums abiem bija grūti no tā, kā man ir. Bet tas ir tas grūtums, par ko tu runā tanī pirmajā gadā. Jā, tas ir saistīts, un arī, pieņemsim, man arī sākumā bija diezgan pagrūti, es pats nelietoju alkoholu, un Ievai dot, tajā brīdī. Tas bija mans zāles. Kas tev antidepresants tā brīža. Es saprotu antidepresants, bet katru vakaru pa katru vakaru, un nebeidzās jau tas vīna glāds. Un tad, tas tāds varbūt tāds mīnusiņš šķita, bet... Bet acīm redzot, vispārējais bija kaut kā pietiekoši daudz, ka tas palīdzēja, kaut kā tikt tam cauri. Tas nav liels mīnus, tas ir tā, ka, mazliet traucē varbūt iespējams, jā, ka... jā, bet man ļoti patīk, ja viņi nesmēķē, tas man arī kaut kā šķiet, jā. Un vispār, jā, godīgi, startā man tieši tā kā tā sievietes pievilcība. Man šķita kaut tāda suģestējoša tāda, tāda forša sieviete, ar kuru, tā kā gribētos kaut ko izveidot. Jā. Un pat aprecēt, ne tikai izveidot. Jā, vēl tur bija storijas, kad es ņemu tā liekas kaut kādu otrās nedēļas beigās man tā liekas atzinos mīlestību. Kaut kas bija, man tā šķiet. Man tas tāds likās vienkārši red flag. Tik ātri. Jā, bet tas man kaut kā neapzināti pilnīgi, tā. Bet tas ir kaut kas tāds tipisks, vai tas tieši, tieši jau tev kaut kā izraisīja? Kaut kā, jā, un tieši kaut kā pārā no mašīnas, un kaut kā izpruka. Nebija domāts ne tā, kaut kā izpruka, jā.
Bet tu neaizmuki. Es viņam teicu, beidz izdomāt, tu mani nemīli, tu esi iemīlējies. Nu, vēl kā skaidroju atšķirību, kāda ir atšķirība? Bet īstenībā, laikam, patiešām viņš tā kā bija ne tikai iemīlējies, bet viņam jau tas bija, viņam viss bija skaidrs. Viņam par mūsu nākotni viss bija skaidrs, neskatoties to, kas tur varētu vēl nākt. Man liekas, viņš jau tajā brīdī bija tā kā izlēmis. Es tur vēl tagad tādu matriošku mētājos uz visām pusēm un nevarēju saprast. Man liekas, ka es viņam ļoti daru pāri ar to, kāda es esmu un ka man nevajadzētu viņu mocīt. Tad varbūt mēģinām viņu atrunāt vispār, kad nevajag. Sāk no tā šit tā kā vairākas reizes mēģina aizmukt. Bija tāda sajūta. Bet tad es akraudu brauc pie viņas un tu... Viņš ritīgi nepadavās. Nē, izklausās, ka tu biji tā uzņēmis to kursu. Tas man īstenībā bija tas, kas man... kas tā kā pielika punktu tām manām šaubām. Jo man likās, ja tu iziet cauri visai šai ellē, joprojām gribi ar mani palikt kopā, man tas likās tik vīrišķīgi un tik tiešām bruņinieciski. Es domāju, visi jau, tā kā... Ja tad tu diezgan apzinājies, kad kaut kur tas ir, tā kā bišķēle tam otram. Protams. Jā. Par to jau arī bija visgrūtāk. To, ka man tā ir elle, tas jau... kā es varbūt pie tā pat zināmā mērā pieradusi, man jau ir grūtāk no tā, ka viņš tajā visā ir ievilkts iekšā, nezinot, jo es nebiju jau tā, ka mēs tur pirmajā randiņā esam stāstījis, zin kā, Edī, vispār man ir depresija, jā. Un ar mani kopā ir diezgan traki. Tu šobrīd ir diezgan traki, un to viņš uzzināja pamazām, ka nāk kaut kādas situācijas, kurās vienkārši tas mans reakcijas ir kaut kādas neadekvātas bišķiņi, tas tur, tiešām vai muku prom, vai tās pašas tur, vai tie paši vīnu vakari, un tādai, satikties ar vīrieti, kurš ir skaidrāk, kad es pat esmu iedzērusi vīnu, galīgi negribās, jo to kaunu piedzīvot, un tad es saku, ka es šokar, tā kā mēs šokar netiekamies, tur, tas bija ārprātīgi grūti, tas bija vispār grūtākais laiks manā dzīvē, ko es līdz šim atceros, priekš manis personīgi. Tik zemā punktā es neesmu vairs bijusi. Tur bija viss kopā, vienkārši viss kopā. Un pat neskatoties to, es domāju, ka pirmajā sazvanā, kad Edijs pateica, ka tev ir laimīgs acis, neskatoties to, ka tu biji zemākajā punktā, viņš jau tad redzēja cauri tam visu. Jā, jo viņš man bija tāds, kad ar cilvēku ir viegli, tad tas ir tāds ritīgs iepriecinājums. Man jau tajā brīdī nebija nekādas tur domas par to, kas tagad būšu savu tur mūžu mīlestību atradus vai kaut ko tādu. Tas vienkārši bija, patīkams vīrietis, ar ko aprunāties, un ka tev nav jādomā, kā tagad uzvesties, ko tagad teikt un ko neteikt, un izskatās, ka viņam ir tieši tāpat, ka bija viegli, un man to viegli laikam vajadzēja un gribējās, tā kā, ka tur nav nekādas schēmas un makinācijas un manipulāciju, kuriem tas cilvēks netiek galā. Es viņu rītīgi pārbaudīju īstenībā. Tā izklausās. Nejaust tā kā speciāli. Negribot, es viņu pārbaudīju uz tādu, neizturību, bet tā kā, vai tu esi, vai visu, vai ir vērts, tā kā, vai ir vērts, jo es tik ļoti biju sāpējis iepriekš, ka vienkārši, man jau vienbrīd doma bija, ka vispār varbūt nevajag attiecības veidot. Bet ir, klasika, ar ko cilvēks saskarās, ka viņi tik ļoti ir vīlušies, jā. Es jau dzirdēju par tādu sarakstu, tad bija 60 punkti. Jā, man bija, tad, kad es izšķiros no otrā vīra, man bija saraksts 64 punktiem. Kam ir jāatbilst? Jābūt vīrieti, jā. Un tur bija gan fiziskie dotumi, gan materiālie dotumi, gan kaut kāds rakstura īpašības. Un ironiski bija tas, ka es arī satikos tādiem vīriešiem, bet vienmēr bija kaut kāda viena funkcija, kur viena kaut kāda figņa, ko es tā kā nebiju iedomājusies iekļautai sarakstā. Un neizdevās, labi, pietiek ar šiem sarakstiem. Pietiksim, ja es uzrakstīšu 3 galvenās izjūtas, ko es vēlos ar to vīrieti kopā piedzīvot. Un īstenībā tas baigi labi nostrādāja, jo atkal jau Ediju pēc tādas sava klasiskā kaut kāda tā priekšstata es nebūtu izvēlējusies, bet viņš ļoti atbilda tām sajūtām, ko es gribu piedzīvot vīrieti kopā. Bet viņš negāja caur tam 64 īpašības. Nē. Bet sajūta tev bija tāda. Tas bija kaut kāds stāsts, ko... Jā. Jā, kaut kā tā. Un kas bija tās 3? Tā, es tagad vairs neatceros, bet es domāju, ka tā gan jau, ka bija drošība. Harmonija, es atceros, bija harmonija. Un tā, tāda, vai harmoniska
intīmā tuvība, nu kaut kas tā, es precīzi es neatceros. Nu, par intīmo noteikti tur arī bija iekšā, jo bez tā jau arī nevar. Jābūt labi. Jā, kā. Nē, teorētiski var. Visu kaut ko jau var izturēt. Nu, jā, bet es tā kā to negribu. Jā, man tas ir svarīgs aspekts, un viņam izrādījās arī tas ir svarīgs aspekts. Reizēm pat vēl svarīgāk. Ļoti svarīgi nianses, jā. Tad, kad cilvēks saka, man ļoti svarīgs seks, vajag pajautāt tieši, ko to sadomā, jā. Jo es jau, protams, savā galvā esmu iedomājies kaut ko vienu, viņš kaut ko citu, un tas nenozīmē to, ka jums viss būs ārkārtīgi līdzīgi un harmoniski. Bet ar šo vīrieti var runāt, un viņš neapvainojas, un es neapvainojos. Un mēs tā kā... Reizēm jau apvainojos. Bet, Apvainojas, tu pat nepamani. Man vienmēr gribās ātri izlīt. Jā, tā, kad es gribu saprast, aizmirstam un viss, jā. Man savukārt vajag laiku, lai es tā kā pabūtu ar sevi, apdomātu, un viņš to nevar izturēt. Kad viņš nāk pie manis un tur bāžās man visu. Es vienkārši pabūtu vienai padomu. Bet man tā ir grūti pabūt, ka var tu pabūst, man ir jāiztur. Es jūku prātā. Jā. Un man ir jāpieņem kaut kāds lēmums, man ir tā kā jāsaliek plauktiem, tas, ko es tikko esmu dzirdējis, piedzīvojis, un jā. Un tad es iedomā lūdzu pusstundu laiku. Jā, termiņu vajag. Tas tev palīdz. Ļoti palīdz. Termiņš sabiem īstenībā palīdz termiņš. Tad es saprotu arī, ka es nevaru tā izplūst tai savā... Ka tev arī ir kaut kāds. Tai savā aizvainojumā, ka man ir tā kā jāsafokusējās un jāizdomā, kas tad tas tāds, ko mēs ar to darām. Bet, labi, Edijam tā bija pirmā, tā kā laulība, bet tu jau biji pirms tam pamēģinājusi. Tad kas bija tas? Nereizi bija. Jā, kas bija tas, ka tu tomēr vēlreiz piekriti? Jā, šis ir labs un tāds jutīgs jautājums, jo es patiešām biju nolēmis, ka es vairs neprecēšos, pietiek. Tā. Un arī bija dzirdēs, un tas arī man tā, Bišķi, tā kā, jo man liekas, tu pat pateici, kad likās, ka viņi varētu piekrist, un tad tu tā kā taisies tur. Tāda pārliecība nebija. Jā, jo es vēstīju visu savu būtību, ka nekādas laulības un nekāda bērna vairāk. Jo, kaut kā pēc tam 2 šķirtajām laulībām bija sajūta, ka, kad tu aprecies, tu visu sačukarē. Kad tad sākas tā lejupslīde, tā man bija abās laulībās, kā tiklīdz tu esi uzmaucis to grazenu rokās, tās pēkšņi vienkārši pilnīgi citādāk attiecību dinamika sākās. Un tā vienkārši bail, jā. Un negribējās vairs piedzīvot. Vienlaikus, kāpēc es piekritu, tāpēc, ka es sapratu, ka Edijs ir visam citādāks cilvēks. Un es nav, tās iepriekšējās attiecības ir diezgan toksiskas, ja godīgi. Un šeit es tā kā testēju viņu uz to toksiskumu, ir vai nav. Un vienlaikus likās, bet vēl pēc laulībām viss var pamainīties, bet mēs ļoti daudz par to runājām, par tām šaubām un par to, kā man ir, un es ļoti klausījos, ko viņš man stāsta, un tas atbildes vienkārši man pārliecināja. Un viņš ticamāk neatšķīrās no darbībām, kas arī nav maz. Absolūti, pilnīgi, jā, un man ļoti patika tas, ko viņš teica arī pavisam drīz, kad mēs iepazināmies, ka vīrs un vārds, un tā kā, ja es to esmu teicis, es to izdarīšu, un tas man arī, tā, tiešām uz asarām aizkustinā, un viņš man līdz šim nekad nebija līdz vilties tajā, viņš ir teicis, un man bija grūti iztēloties, kaut ko tādu, kas varētu pēkšņi tās domas izmainīt, vai kaut kādu viņa rīcību. Ja tu esi tik labs cilvēks, tad tu esi vienkārši, un to jau nevar notēlot. Jā, un kaut kur, neskatoties tam savām šaubām, un to, ka tās bailes jau tur, visdrīzāk tāpat ir, bet kad ar šo cilvēku esmu gatavs, ka iet tajā un tad skatīties. Jā, absolūti. Jā. Un kā ar to attiecību dinamiku pēc apprecēšanās? Jau man tā es gaidīju, ka tomēr kaut kas izlīdīs, kaut kāds cilvēks pamais. Tāds sajūta. Ko es tam bija tāds sajūta? Kas tāda bija tāda izteikuma mazliet, jā. Tā, ka būs tad pa zīlēs. Kaut kāds tāds, ka, tā kā pārbaudīs, jā. Bet tu pēc dabas pats esi tāds, kuram patīk izaicinājumi, jo kaut kur izklausās vienkārši, ka tādīs attiecībās bišķi tur ir tāds visu laiku, kaut kāds tā kā
saka, īlēns izlīdīs, ja, ka kaut kādas šaubas par tevi, kur tev tā kā jāparāda, ka, ka viss būs fine. Nē, man nešķiet tā, ka būtu kaut kas jāuzspēlē. Vai... Tā, ka, esi pats un būs labi, jā. Jā, kaut kā tāda sajūta bija. To es jau novērtēju, jā. Patiešām. Bet man pašai nav tāds sajūta, ka man būtu bijuši kaut kāds beigās šaubas. Kaut kā tā bija, vai tāda izteikuma. Varbūt tā ticība nebija līdz galam tā, kad pēc kāzām viņi būs forši, jā. Jā, nebūtu kaut kad es esmu tam tauks, jā. Man ir ļoti īsa atmiņa, viņam savukārt ir ļoti laba atmiņa. Ļoti labi, jūs tāpēc. Reizēm tas man nenāk par labu, jo, viņš atcerās, un viņam šķiet, ka, tad, kad man ir pārliecība, ka es arī atceros, un apšaubu, un saka, tā nebija īsti. Tāreiz viņš atcerās šādu frāzi, es to tā kā, nav man tāda faila. Nē, tā atmiņa arī, jā. Ir reiz, kad ir labi, kad ir labi atmiņa, un reiz, kad nav. Jā, arī jautājums, cik nozīmīgs katram tas bija. Es varbūt kaut ko pasaku tā garām ejot, bet otram tas kaut kur aizķerās, jo tas ir kaut kas tāds atkal man būtisks varbūt. Tas var visdrīzāk atšķirā. Bet tad tā dinamika beidzot tev ir, ja tas būtu tāds pētījums, tad ir 2 gadījumi, kur ir tā dinamika sačakarējās, un 1 gadījums, kur tā kā, nav šī sačakarēšanās pēc laulības. Labi, jā. Ir tā labā drošā sajūta joprojām. Un kā joprojām, tikai 2 gadu laulība. Šogad būs 2 gadi patiesībā. Kopā mēs esam tātad 5 gadus gandrīz. Gandrīz 6 sanāk, jā. Gandrīz 6 sanāk, jā. Tāds. Un tā kā... jau būs tāds jau diezgan daudz, jā. Es domāju, ļoti palīdz arī tas, ka mēs tomēr esam tādi jau nobrieduši. Tā kā, ja es būtu jaunāka, varbūt man vajadzētu kaut ko intensīvāku tādu. Jā, bet šobrīd vienkārši ir tik labi tā, kā ir. Un viss, jā. Un arī ļoti sakrīt tās vērtības. Tā kā gribās, tāds lieta, ka mēs viens otru tā kā papildinam. Ja mēs nebūtu laulāts pāris, tad liktos, ka mēs varētu būt pat, es nezinu, brālis ar māsu vai kaut kas tāds, jo reizēm pilnīgi tā kā tā doma pat aiziet līdzīga vai kaut kāda ideja vai nezinu, veikalā elementāri kaut kādu tur produktu izvēlē vai kaut kādas lietas izvēlē. Mēs tā kā vienu un to pašu ļoti sakrīt. Gaumas, kas man liekas arī ļoti svarīgs jautājums, vai kaut kādā gastronomiskā gauma arī, kā var tā kā tas sākās ar to frikadēļu zupu, tās joprojām arī ir, viņš vienkārši kolosāli gatavo tā, kā man patīk, nevis tur abstraktos, sarežģītos ēdienus, bet piemēram, viņam ļoti labi sanāk cūku ausis. Kurai sieviete vispār varētu iedot cūku ausis, bet man nereāli tas ir. Jā, mūsdienās. Un arī, kaut kas tāds ļoti specifisks. Un arī kurš vīrietis varētu viņus tā kā pagatavot. Tas vēl ir tāds jautājums. Un viņam ir tāda ļoti smalka izjūta par ēdienu. Man likās pašai, ka es labi gatavoju, bet kopš es esmu atklājusi, kā viņš gatavo, man tā kā virtuve vairs nav man vietā, jo viņš izdara. Viņš kaut kā jūt ļoti labi tās garšas, nianses, kas ies kopā, kas neies kopā. Un reizēm tāds brīnums pagatavo, ka vienkārši, kā parastā cūkas ausis var garšot tik labi, vai, nezinu, kartupeļu biezens, vai frikadēļu zupa, kas nav tā klasiskā frikadēļu zupa, tur viņam ir sava recepte, bet... Jā, es kaut kā biju notrāpījis, kad frikadēļu zupā nav jābūt kartupeļiem. Jā. Jo tas arī kaut kas tāds atšķirīgs. Jo parasti jau visās zupās kartupeļi. Vai ne? Jā, viņš izvāra zupu bez kartupeļu. Cūkas ausis arī, izvāra un pietiek. Viņa apcev tas viestu un visam mainās to visu garšajā. Es atklāt sakot, es pat nezinu pēdējais, ka es cūkas ausis esmu ēdus. Tas man liekas tik kaut kas unikāls vienkārši, jā. Bet kaut kur, gan ēdienā tad izpaužās kaut kā, kad, tā, kad tā skaisti noformulēja, kad ēdīs prot. Un jūt tās garšas, un lai tur iznāk kaut kas, un tāpat kaut kur arī nīs attiecībās, neskatoties to, ka tur tās sākuma situācijas viss ir sāds, bet atrod to īsto kombināciju, lai tas ir kaut kā ilgtspējīgi. Jā. Kaut kas līdzsvars starp negatīvu un pozitīvu. Un arī tā intuitīvā dziļā pārliecība, ka neskatoties to, ko prāts ražo kaut kādu tur hērņu, nebūs, tev jau iepriekš tur nepaveicās 2 reizes, kāpēc tu ceri, ka tagad būs kaut kas taču tā pati, vai ne? Toreiz jau arī viss bija sākumā ļoti labi, zini, un ar tevi runā tas vēlniņš. Bet vienlaikus ir tiešām tā ķermeniski dziļā sajūta, ka te ir droši, te ir tā drošība. Būs labi. Te būs mierīgi, te būs harmoniski, tieši tā, kā es esmu gribējusi.
Jā, un kaut kur to, ka par tām vērtībām tu saki, nu, un tas, ka jūs esat līdzīgi, nu, tas noteikti visdrīzāk noņem nost kaut kādu daļu, iespējams, konfliktu, nu, kur jums būtu, es nezinu, kaut kā viens otram jāpierāda vai jāpārliecina par kaut ko. Jā, ļoti. Tā ir milzīga īstenībā attiecību sadaļa. Es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums ir tik viegli kopā būt. Jo un viegli, man liekas, ir tas īstais vārds, vai ne? Jā, jo es atceros, tajā Svētlānas medniecībā pēdējais stāsts ir tieši par to. Jā, es Svētlānas medniecībā biju ierakstījusi to savu, kā lai pasaka, Tā vēlmi, jā. Izteikusi savu to sapni, jā, ka es gribētu būt kopā ar vīrieti, ar kur ir viegli. Ka tas viegli nav par to, kā mēs vienojamies, ka būs, bet vienkārši tā ir tā. Un es pārlasu to stāstu, un Uzmanifestēju, jā, tas vārds, ko es gribēju teikt. Es tiešām uzmanifestēju. Tā jau var nolasīt, ko tas tajos, tajā tīpaši tajā pēdējā stāstā jāvarēja. Tā to visu varēja nolasīt. Jā. Bet tad, kad tu viņu lasīji, tad tev bija tā sajūta, ka es esmu tajā stāstā. Jā. Viņš pats bija arī tas, kurš to teica, manuprāt. Tā kā, vai nav tā, ka tu esi uzrakstījis to stāstu par mums, un nācās tu grāmatu atvērt vēlreiz un izlasīt, tā kā, jā, tiešām. Nē, jā? Dievs, labi. Nu, arī iedeva tādu, zin kā, varētu teikt, ka tu tā kā ieliec to domu, lai to drošību radītu viņā, ja tu savelc kopā, ka tur ir tajā stāstā par mums un reku, mīļā, es droši, ka es esmu tāds. Jā. Bet, labi, tad jums ir, tā izklausās viss ļoti harmoniski. Jā, es domāju, kas ir tie, es nezinu, kaut kādi jautājumi, par kuriem, jā, ar ko ir grūtāk varbūt. Grūtāk varbūt ir ar to, ka Ieva ir tāda, manuprāt, tāda ekspansīvāka, un viņai vajag kaut kādu, tādu lidojumu, tādu brīvāku lidojumu, tādu, lielāku kaut kādu tādu, es kaut kādu tādu varbūt, jā. Un man šobrīd tāds sevi, ka viņiem vienkārši reizēm ir jādod iespēja būt kaut kur, nezinu, pašai, un ka tas arī tomēr ir tas, kurš arī tādu, tā kā nolīdzina tādus negludumus pat tādu. To man sākumā bija grūti pieņemt. Kāds ir būt, ka manis varbūt pa daudzu, tad vispār kā bez manis var. Jā, mēs taču viens otru mīlam. Tas ir kā vakars bez manis. Kāds vispār var būt, jā. To es esmu tā kā, šito 5-6 gadu laikā sapratis, Kaut kā pieņēmis ar laiku. Jā, un man jau kaut arī sievai bija salīdzinoši nesen aprīlī bija, brauciens uz Kipru ar tādu foršu meiteņu kompāniju. Tur ļoti labi pavadīja laiku, atbrauc, atpūtusies. Tā man šķiet, jā. Kad ir kaut kas savādāks, jā. Man pilnīgi fajn. Un arī es tajā brīdī patiesībā nejūtos pamest tāds likteņu novērtē, jā. Bet kā tev liekas, kas ir tas, kas tev palīdzēja to kaut kā pieņemt? Labi, viens ir kaut kāda tā iekšējā samierināšanās. Būtībā jā, kad, ir jāpieņem to, ka tevis var būt pa daudz. Jā. Un, tā kā, ka tas nav, ka tu tāpēc esi kaut kāds netāds. Tas līdz ar to nav jādara secinājumi, ka tu esi kaut kāds sliktāks, ka tevi nemīt. Man sākumā bija pa to šauso, jo man tiešām mīlu, tad es tur meklēju visādus pierādījumus arī, un bija izsādi, jā, bet, Bet cik ir daudz jūs esat dalījušies, nezinu, par kaut kādām iepriekšējām attiecību pieredzēm, un kā tas ir ietekmējis, nav ietekmē? Manuprāt, ka nav ietekmējis. Jo ik pa brīdim jau ir interesi, kā tur bija pirms tām, un tu salīdzināja kaut kādi, bet tie salīdzinājumi nav labi, jā. To es arī sapratu, ka nevajag salīdzināt, un ka to nevajadzētu darīt, jā. Jo tas tikai, tā kā rada tādus sarežģījumus, jā, kad kaut ko sāk salīdzināt. Lai gan cilvēciski kā tas tāds normāls pasākums, kas mūsos notiek. Jā, tev gribās apliecinājumu, ka tu esi labākais, esi foršākais, tu esi viss tāds, un to jau gribās, jā. Bet tev, tā kā tu nevari to pieprasīt. Sākumā varbūt arī es to pieprasīju. Es vienkārši tādu savus kaut kādu mieru iegūšanu. Jā, lai kaut kādu gūtu, kaut kādu savus apliecinājumu. Es tā kā tagad saprotu, ka es to esi tā kā pieprasījis. Šobrīd es tā kā, cenšos nepieprasīt. Es nezinu, man vienmēr tas sanāk. Bet, jautājums arī, vai tu dabūni tik, cik tev vajag? Reizēm šķiet, ka varētu būt vairāk, varbūt, bet kaut kā tad mēģinu
Nu, mēģinu tā kā nepieprasīt, jā. Ja arī man sajūta ir, kad varbūt tur kaut kas pa īsu, vēl kaut kas, tad mēģinu nepieprasīt, jā. Es gatavu padalīties par savu to iepriekšējo atvērto attiecību pieredzi. Es labprāt arī to jums pajautāt, kā ir. So to zini? Kā, kad, Jā. Tā, kad tu pārsteigums. Nav tabū baidies, jā. Jā, es vairāk par to vispār, arī tādā kontekstā, ka tu saki, ka gribās, tā kā dabūt to apliecinājumu, ka kaut kur, brīvība viņai ir svarīga. Tagad, jūs esat apzināti izvēlējušies monogāmiju. Tad kā tas kaut kā ietekmē, neietekmē? Restīvi, kad tev ir bijusi atvērto attiecību pieredze, kur it kā to brīvību teorētiski, tā vismaz visiem šķiet, var izjust vairāk. Jā, kāda brīvība, jo tā brīvība, par ko Edijs runā, tā nav tāda brīvība, ka mēs tur izklaidēties ar citiem cilvēkiem. Nē, tā ir brīvība vienkārši, kas man vajadzīga, mans laiks, manai vienatnē, kuras tavu tēls, savas lietas parīt, jā, kas absolūti nenozīmē tur socializēšanos ar kādiem citiem cilvēkiem. Bet iepriekšējās attiecībās man bija tiešām tāda pieredze, kad, kā lai tā pasaka, brīvprātīgi piespiedu kārtā es biju tādās atvērtās attiecībās, bet priekš manis tas bija diezgan tāds crazy laiks un brīvprātīgi piespiedu kārtā, jo tas otrs cilvēks to jā, viņš ļoti uzstāja uz to, viņš uzstāja un viņš tik ilgi uzstāja, kamēr es vienkārši piekritu, tā kā, labi. Vai tas attiecības būtu? Vienkārši pamēģinu, tāpēc, ka es nevaru izturēt. Man vienkārši bāžās tik visu laiku ar to tēmu. Un likās, ja tas ir kaut kāds vienreizējs pasākums, lai tā būtu, bet es jau nekad nepētās ar vienu pasākumu. Es aiziet tādā virpulī, ka patiesībā es domāju, ka tas bija arī mūsu attiecību beigu sākums. Jo es nenormāli izdegu tajā visā, kam tur vajadzēja dīlot ar viņu un vēl kādu vīrieti, un tad viņi tur sāk rakstīt mīlestības vēstules un aicināt uz randiņiem un varam slepenām satikšanām, un tad vēl paralēli viss tas notiek tur 3. 4. Nav vienkārši, man liekas arvien vairāk, un tas ir arī tas, ko es diezgan daudz savā kabinetā dzirdu, kad cilvēkiem liekas, ka tā ir tā ilgtermiņa attiecība, tā kā atslēdziņa. Kad, jā, sākumā mēs tā kā iepazīstam viens otru, un tad mēs tā kā paplašinam šo te lauku. To var darīt cilvēki, kuriem ir ārkārtīgi spēcīga nervu sistēma, kuri jūtās par sevi ļoti, ļoti pārliecināti, un ka viņi būs tādi nesatricināmi, un ka īstenībā varbūt viņiem ir pret vienalga. Jo tagad, skatoties atpakaļ, man šķiet, ka manam vīram bija bišķiņ tā kā aplicis ar mani varbūt būt kopā, vai varbūt viņš mani varbūt viņš man tā nemīlēja, kā es viņu, un tāpēc viņam bija vieglāk kā to piedāvāt. Es tā to šobrīd saprotu, es neesmu viņam to pavaicājusi, bet tā ir mana tāda interpretācija, jo man likās, ja tu saki, ka mums ir tik forša laulība, mums ir, ka mēs viens otru tik ļoti mīlam, tad kāpēc, man nav skaidrs, kāpēc tas ir jāzīlā ar vēl kādu cilvēku. Man tiešām tas nav skaidrs, un arī tagad man tas nav skaidrs, un kaut kādas fantāzijas, tā ir viena lieta, un mēs esam arī savā starpā par visu kaut ko runājuši, bet mēs esam vienojušies, neskatoties to, ka Edijam nav tādas pieredzes, viņš zina to manu stāstu. Un, manuprāt, es esmu ar to savu stāstu radījusi iespaidu, ka tas nav tik rožaini un nevainīgi un vienkārši, jā, kā to cilvēku iztēlojās. Tas vispār tā nav. Jo tu jau to savu laulāto kā saka, varbūt pat ne līdz galām pazīsti, kur vēl to 3. un 4., kas pēkšņi parādīsies ar saviem kaut kādiem priekšstatiem un gaidām un visu pārējo. Tas bija viens traks laiks, tas bija reāli traks laiks. Tu respektīvi zināji, ka, ja tās nākamās attiecības, ka tu neko tādu nevēlies. Tad tas pat nebija kaut kāds tāds aktuāls jautājums jūsu starpā. Nē, es domāju, nebija, ne? Bija aktuāls jautājums. Es jau interesi paklausījos. Jā. Man šķiet, ka tas, interesanti. Jā. Kaut kas jauns, jā. Jā, pornofilmās taču tā rāda, vai ne? Tur viss ir tik kaifīgi, visi ilgi prātā nav daudz. Mēs arī grāmatās. Jā. Arī es palasīju to Svētlīnas mednieces, tur arī viss tas aprakstīts boja forši. Tā uzbudzinoši varētu.
Bet, Bez emocionāliem kalņiem, kas tam visam nāk līdzi. Jā, bet man patīk, ka Ievai bija tāda frāze, kad šajās attiecībās vienmēr vienam būs vairāk uzmanības. Un tikpat labi varbūt nebūs es, kuram būs vairāk tās uzmanības. Un tad vairs neliekas tik interesanti. Nebūs interesanti patiesībā, jā. Tā, ka tur, ir riski, jā. Un ar kuriem arī tomēr jārēķinās, jā. Paldies, ka tu šo atgādināji. Un īstenībā tas, ka tev ir vairāk tās uzmanības, nenozīmē, ka tev tas būs patīkami un komfortabli. Tas arī būtu ārkārtīgi apgrūtinoši. Manā gadījumā. Arī, man liekas, tas atklātības aspekts, par ko ļoti daudz kur runā, ka, lai tas izdotos, ka ir jābūt ļoti atklātam, bet man liekas, pirmkārt jau mēs ļoti bieži paši pret sevi neesam līdz galam atklāti. Mēs daudz ko nezinām, tā kā tu teici, kamēr vēl iepazītu to vienu cilvēku, kur nu vēl tā kā otru, un kur nu vēl, nomenidžēt, lai viss tā sistēma būtu pietiekoši atklāta, līdzvērtīgi, jā. Es neesmu izlasījis nevienu grāmatu, neesmu redzējis nevienu filmu, neesmu redzējis nevienu reālu pāri, kuram tas būtu strādājis ilgtermiņā. Kaut kādi cilvēki tur paeksperimentē, kaut ko padara tādu, bet vai tad tās attiecības izjūg, tā kā tas bija manā gadījumā, jo tas bija tiešām beigu sākums visam. Es sapratu, ka viņš to ir atradis kā tādu baigo variantu, kā mums būt kopā. Es savukārt sapratu, ka es totāli izdegos un es negribu to turpināt. Un ja neviens neko nav gatavs mainīt šajā savā pārliecībā, tad mums ir, tad mūsu ceļš šķirās. Tur gan bija arī cits vēl, komponents, kāpēc, bet šis bija tāds tiešām, es to izjūtu kā beigu sākumu. Tāda bezcerības sajūta, ka tu saproti, ka nav dialoga par to, kā mēs varētu kaut kādu kompromisu atrast. Es neesmu nevienu tādu labu piemēru piedzīvojusi, ne savā praksē ar pāriem strādājot, ne arī kādā grāmatā, ko es izlasīju, ko jau grāmata vairāk. Tur tik daudz izaicinājumu, cik ļoti tev ir jābūt spēcīgai personībai vai kaut kādai vienaldzīgai vai narcistiskai varbūt kaut kādā ziņā, lai to visu varētu, lai tas varētu būt kaut kādā ziņā, tā kā panesams, uzturams. Es nezinu, man to nevajag, pilnīgi noteikti nē. Es negribu būt greizsirdīga aiz pašas radītiem apstākļiem. Tā kā pietiek ar to, ka jau tāpat tas kaut kad notiks laikā. Tā kā priekš kā man vēl triggerēt sevi un partneri ar kodam vēl papildus tādiem. Jā. Jā, tātad to, teiksim, te zaudējumi varētu būt lielāki nekā iegūmi. Absolūti. Jā, tā es arī sapratu. Jā, jo arī pa lielam jau, cilvēkiem jau arī, manuprāt, ir, kad tas jaunais jau arī ātri apnīko. Nozīmē, ka tev atkal vajadzēs kaut ko jaunu un atkal jaunu un tā kā tādā vāves ritenī. Jā, kaut kur, līdzīgi kā ar visiem notikumiem, kur tad, kamēr ir tās gaidas, tad tur ir ļoti daudz tādu patīkamu emociju, tad, kad notiek, notikumi visam pagā. Tā tas bija. Totāli vilšanās, jā. Ok, bet tad, tas nebija par tādu brīvību, tas, par ko Edijs runāja, kurš sākumā bija grūti, bet tad tagad jūs arī šo te izlīdzinājuši un kaut kā ar to tiekat plus mīnus galā. Cenšamies, nav jau tā nevarētu gluži teikt, ka mēs visu laiku tiekam galā, jā. Ir tāpatās, ir kaut kādi strīdiņi, kas arī var izaugt tādā diezgan lielā konfliktā, bet man patīk tas, ka kaut kā sākotnēji man sajūta, ka jau tā kā bēg no konfliktiem, tad šobrīd tā sajūta, ka viņi risina. Reizēm ir pat lielāks risinātājs beigās nekā es. Un tas mums arī palīdz, jā. Jā, jo ir tā iekšējā dziļā sajūta, mēs esam divi laulāti pieauguši cilvēki, mēs gribam to atrisināt. Nevis mēs tā kā, šitas viss jāšķirās, tas pirmais, kas var ienākt reizē. Tādā, ne? Jā, priekš kam es šito vispār daru, priekš kam viss tā ņemšanās, labāk dzīvot vienai brīvai un tur nav jāies. Nav ne par ko lai gan tā arī ir totālākā ilūzija, cik grūti vienam būt un kā tu pārdzīvo, ka tev kārtējie Ziemassvētki, kārtējais jaunais gads, kārtējās brīvdienas vienam pašam jāpavada vienkārši nē. Bet šobrīd vienkārši abiem tā motivācija ir līdzīga izlīgt. Un tas jau ātrāk aizved pie tā atrisinājuma arī. Un paldies vīram, jā, ka viņš nāk un grib risināt, jo tas neļauj ieslīgt tiešām tādā analītikā paigā, jo man jau gribas intelektuāli to visu tā kā, uzrakstīt, bez nezinu, kā romānu, kā mēs šo situāciju risināsies 4 dažādos variantos.
Jā, nokaučot, noturpētēt. Tur jau nezinu, vai tas esi vaļā kā dzīvoklī. Es tieši domāju, kā jums liekas, vai tas, ka kaut kādā ziņā, tu jau arī attiecības ir vispār tavu, tāda tēma arī profesionāli, vai tas tā kā palīdz, vai tieši otrā? Tā liekas, ka reizēm nospēlē nepārāk, kad man jau, ja godīgi, man ar viņu ir grūti konfliktēt, jo, viņas argumenti ir spēcīgāk. Viņa māka tā, teiksim, noformulēt, nostādīt, to padomā, tā jau ir. Bet ar viņu grūti konfliktēt un grūti gūt virsroku, teiksim. Jo man tāds sajūta, ka labāk es piekāpšos un tad tā kā nebīdīt savu es varbūt. Lai gan ļoti gribās šādi. Ļoti gribētos, kas tas tāds tagad būs mums. Viņš mēģina. Reāli to mēģina darīt. Bet tu nepadodies, ja? Nē, viss atkarīgs ir no tā, ko viņš dara, par ko tas ir, jo es arī piekāpjos. Nav tā, ka es te ar savu argumentu spēcīgo tagad ar savu raportu lielo atnācu, baigā gudrā un tikai man vien ir taisnība šajās attiecībās. Galīgi tā nav. Es piekāpjos, ja es jūtu, ka, es arī feiloju. Ir arī mana atbildība vienkārši šķiet, ka tas jau tāds pašaizsardzības mehānisms, viņš ieslēdzās uzreiz tā. Tāds taisnības cīnītājs. Tā viss un tā, tā ritīgi ieslēdzās, un tad diezgan grūti ir, jā. Jā, bet redz, tu jau vari terminos runāt, Ievas pašaizsardzības mehānismus, arī jau es apkūsmi, ko vajag. Jā. Jo, kaut kā loģiski, tad, ka mēs ilgāk dzīvojam, tad, ka mēs kaut kā viens otru ietekmējam. Es nezinu, vai šis ir tas, bet kā jums liekas, kas ir tas, ko jūs esat viens no otra? Es nezinu, pat nemācījušies, bet kas ir bijusi tā ietekme? Nezinu, tevi jau kā Edijs ir ietekmējis un kā atkal tevi Ieva. Kā man Edijs ir ietekmējis? Kas ir, tas notiek? Tas viņa nosvērtums un tāda ļoti stabilā psihe, kas arī man ir iedavusi sajūtu, ka viss būs labi. Īstenībā nav neatrisināma situācija. Tā nav ko katastrofizēt, te viss ir atrisināms un vajag tikai gribēt. Tas ir arī viens no mīļākajiem teicieniem. Un šis man ir ļoti iespiedies. Bet reizēm arī tas uz mani attiecās. Protams. Nē, ļoti labi, ka viņi to no tevis ir paņems, tad viņi tev var atgādināt kaut kādu. Jā, tieši tā. Tas nosvērtums. Man patīk, ka viņš ir tāds ļoti saimniecisks un kā lai pasaka to vārdu, ne perfekcionists, viņš māk tā kā salikt puzli vienā tā uzreiz, viņam nav jāliek tā kā man katrs gabaliņš jāpiemēra un tad, šitie vietā nedara, viņam uzreiz ir skaidra kopējā aina, tik atvieglojoši, tā kā kaut kādās situācijās, ka ir kaut kur jābrauc vai jātaisās vai kaut kas, es ar savu hausu, es vienkārši to puzli sabāstu, visu tur vienā maisā izmest miskastē, nelikšu viņu kopā nemaz. Viņam ir milzīga pacietība un arī tā spēja ieraudzīt to kopējo bildi un paredzēt kaut kādus soļus uz priekšu un tas iedod tev kaut kādu, ja to ietvaru. Jā, man ir viegli, līdz ar to ir vieglāk, un es uz viņu ļoti varu paļauties. Ļoti daudzās situācijās, ka man pašai pietrūkst turbūt kaut kādas zinātības vai tās kopējās bildes ieraudzīšanas. Es reizēm saku, viņš ir mans menedžeris, kaut kādās naudas lietās, jo viņam arī tā ir tāda stipra puse, jo, viņš māca krāt, viņš māca pieturēt, viņš māca padomāt uz priekšu, kur varbūt pietaupīt, kur varbūt tagad var atļauties. Tā es esmu tāds, man ir ideja, braucam, daram. Ar šo arī grūti ir, jā. Un tā ir viņa grūtība, jā. Tas nav viegli, jā. Nē, arī jau var jābūt. Ir jau grūti, teiksim, kaut kā. Ievai nepatīk, ja viņi pamāca. Ievai nepatīk pamāca. Jā, tev arī nepatīk. Jā, bet brīžiem tā liek. Ka vajadzētu pamācīt. Es kā, lūdzu, neskaiti naudu manā makā. Bet to viņš regulāri dara. Bet ar labiem nodomiem noteikti. Protams. Jā, slikti nodomi noteikti tur nav, jā. Bet ko tu esi paņēmis labi? Par to jau bija tad stāsts. Labu. Viņš tikai viņam bija replika attiecībā uz to, ko tu pateici vienkārši. Jā, kas ir tas, kā Ieva tevi ir ietekmējis, ko tu no viņas varbūt esi paņēmis? Es esmu iegūs, uzskatu ļoti labi sievu. Tas nozīmīgi, jā.
Esmu iegūjis ļoti labu draugu arī. Tādu vispār foršu tādu dzīves pavadonē, kur ir interesanti. Un kura piešķir tādu, es jau teicu, tādu dzīvē pilnību, tādu, ka krāsas piešķir būtībā, jā. Tad arī jau dzīve krāsaini, jā. Jo, sākumā mums bija arī par to garlaicību. Kad, sākumā jau uzskatīja, ka esmu garlaicis. Un kaitinājis, es nevarēju izturēt, jā. Vispār, kā es esmu. Nekad tā par sevi nebija domājis pirms tam? Palūdzu? Nekad tā par sevi pirms tam nebija domājis? Normāli džeks. Jā, bet izrādās esmu garlaicis. Man tās arī bija tādas pārbaudījums, jā. Bet, tagad jau arī tā garlaicība pa brīdim jau piesitāt. Es jau arī jūtu, ka, jā, kad tu ieslīgsi tajā rutīnā un tad tā garlaicība un kaut kāds pelēkums, ieva kaut kā piešķirt krāsu tā visam, jā. Bet viņš arī tagad to zina, un viņš jau arī pats to tagad izjūt. Tas nav tā, ka es tur trinos, un tāpēc viņam šķiet, ka, tev laikam ir garlaicīgs, ka kaut kas jādara. Mums jau ir, mēs kaut kādā esam jau tā kā tie zobratiņi sagājuši tik labi kopā, ka viņš arī pats piedāvā, tur aicina man uz koncertiem, kaut kādiem, tur kaut kur aizbraukt, uz kādu filmu, kaut ko. Kā viņš zina, ka vai viņš zina, ka tas ir jādara, vai viņam arī pašam jau ir izveidojies tas tāds kā parasti ir vajadzība. Jā, es arī jūtu, ka ir rutīna, jo es nedomāju, ka viņš neizjūt. Viņš rutīnu īstenībā šodien piesauc vairāk nekā es. Jā, tāpēc priekš mans rutīna noteikti ir labā rutīna un ir arī tāda, kas ir ievelkoša un kaitējošā rutīna. Bet man prieks, ka viņš arī pie tā piedomā, ka es neesmu tā vienīgā iniciatora, kurām izklaidēm. Jā, tā kā man patīk, kad Ieva, viņa pa brīdim tā, arī tā diezgan tā toleranti atgādina, kad mēs tā, kad tu ties iesūnojis, jā. Ne ar tādu kā uzbraucienu, bet kaut kā tā, ka tu pat esi gatavs atsaukties tam. Jo tad, man liekas, ka tas ir viens no tādiem, ja man tiešā tekstā nāk virsū un saka, ja, tad es varu iespītēties. Otrs ir vainīgs pie tā, ka mums ir garlaicis. Jā. Bet tagad vairāk tu neizjūti šo sajūtu, ka tu esi tas garlaicīgais šajā tandēmā. Varbūt reizēm to var izjust. Tā, kad ir kaut kas sakrājies. Bet ļoti reti. Ja ir nogurums darbos, ja mēs esam pārstrādājušies, ir vēl kaut kādas nebūšanas pa dzīvi, kas ir nesaistītas ar kaut kādu garlaicību, tad tas var izlīst ārā kaut kāds, tas īlens, ko Edijs minēja. Tas var izlīst ārā. Jo tad jau mēs, tad tie ir tie momenti, kad mēs pēkšņi varam vaļā savu to šuplādi ar sliktajām īpašībām, ja. Bet tad mēs arī, es personīgi apzinos, ka vienkārši šajā brīdī, nezinu, es esmu, piemēram, ļoti nogurusi, un tāpēc man nāk šīs stulbās domas galvā. Un ka man vajag vienkārši ļaut sev atpūsties, un pēc tam es to, ja man tas vēl būs aktuāli, tad pēc tam es to risināšu. Es pēc tam noteikti to risināšu. Tagad nevajag strept karstu. Agrāk es nebūtu domājusi, vai tas ir tas brīdis, vai cits ir tas piemērotākais brīdis, kas uz sirds tas ārā, bet tagad tā piedomā vairāk, lai gan pašam būtu vieglāk to situāciju atrisināt, gan arī otram nenodarītu pāri vairāk, nekā viņš ir pelnījis. Bet kā jums liekas, tas ir tāpēc, ka jūs jau esat tādā apzinātā vecumā, vai tas ir vienkārši kaut kāda jūsu tāda personības iezīmes, ka jūs tā varat mierīgi? Es domāju, ka varbūt visādi. Arī mūsu vecumā ir visādi figūri redzēti cilvēkiem. Tā kā neizslēdz to, ka tu esi briedumā, tas neizslēdz kaut kādas trakulības. Es domāju vienkārši, ka tas ir stāsts par to mūsu motivāciju. Ka mums ir milzīga motivācija būt kopā. Mēs esam sapratuši, ka šis ir tas cilvēks, ar kuru kopā gribas arī novecot. Es Edijam tikai saku, tikai lūdzu nomirsti pēc manis. Ja gadījumā ir tāda izvēle, viņš man neatstāja vienu. Tā tas būtu tāds ideāls scenārijs, bet tā jau redzēs.
tas tāds puspajokam. Bet, jā. Kaut kur tagad vispār, piedod, es to paredzu, bet tikko es kaut kur lasīju, kad kaut kāds pāris izmantos to eitanāziju, lai varētu vienā dienā, tā kā kopā aiziet. Jā, ar laiku ir varianti. Jā, tā kā no tās filmas piezīme grā. Laba doma īstenībā. Nu, ka tas ir kā novērš tā kā šo te, kad kāds paliek no mums. Jā, jo tas diezgan bezjēdzīgi, man liekas. Nu, tā kā, grūti jau tagad spriest nav, tas brīdis pienāca, tad jau par cilvēku domā citādāk iespējams. Bet bērni ir izauguši un abiem mums bērni ir izauguši. Mēs varam tīri dzīvot viens priekš otrā, un tad, kas vēl cits, ja gadījumā tev vienam jāpaliek, tad kas vēl cits? Nu, tā kā pilnīgi vispār dzīve izmainās radikāli, un vai tad vispār to gribētos? Nu tā, ne? Labas te drāmas bovis. Jā, citi jautājumi. Nē, tu minēji par to motivāciju. Es domāju, tam liekas, arī ir būtiski tāda tēma. Nu, kā, nezinu, jaunībā mēs veidojam tomēr arī ar ideju kaut kādu par ģimeni, par to, ko mēs tur kopā, tad, kad bērni ir izauguši apriekš kam. Vieglāk, nezinu, vienam nav ne ar vienu jārēķinās, nav te jāpieslīpējas, ne par kādu rutīnu nav jādomā. Tas vieglāk nav, pilnīgi noteikti. Tas ir tā. Vienam būtu ir vieglāk? Nē, divatām. Jo tad tev jādala kādu ir. Tas tev arī kaut kādas rada sarežģījums, jā. Bet tad, jūs tandēmā jūs sapratuši, ka ir vērta? Jā, pilnīgi noteikti, jā. Jo ir interesantāk dzīvot. Jā, es tev vispār nevarētu iedomāt, kā tu tam dzīvoja. Vai ne? Jā. Vai mēs arī, piemēram, par to pašu seksuālo aspektu domājam? Nu, tā kā mums abiem tā ir ļoti svarīga tēma. Man kā sievietē tie kaut kādi vienas nakts sakari ir vienkārši izraisa vēmienu. Es jau zinu, ko tas nozīmē palielam. Tā kā man gribas to cilvēku enerģiju just, man gribas to ķermeni just, man gribas ar viņu aprunāties, bet īstenībā es saprotu, ka tam vīrietim tas vienkārši ir one night stand, un pēc tam tu paliec kā pie sasvits cils, un viss. Tā kā, un ir tā beigā rūgtuma sajūta. Bet šeit viņš nevar aizmukt. Viņam ir jārunā. Diezgan liela garantija, ka tas ir, mēs esam ļoti labi pieslīpējušies viens otram, mēs zinām viens otra ritmu, mēs zinām viens otrā kaut kādas vēlmes un vajadzības un šortkats. Jā. Tā kā pēc ir daudz foršāk tā būt. Kāds teikt, ka garlaicīgāk? Savā ziņā, jā. Es neteiktu, ka tas ir garlaicīgāk, bet tāpēc mēs jau arī par to runājam, ka vajag atšķaidīt to rutīnas intīmo būšanu ar kaut ko savādāku. Savādņā, jā, bet tā kā jau minēja tā patīkamā gar vai tā patīkamā garlaicība un tāda, to nepatīk, jā. Jā. Un tad, kad tas ir pienāk tas brīdis, ka tu jūti, ka ir tā nepatīkamā garlaicība, tu vienkārši tā kā sapurinies, dari zinām, un kaut kas ir jādara lietas labā, jā. Tagad vecīt tā paņemies, jā? Priekšā. Nē, es nesaku. Nav nekāds saņemies vecīt. Tu varbūt pasaki kaut kā maigāk vienkārši to. Jā. Ar message tādu, jā. Zini kā, es pat tikai esmu tas seksualitātes speciālists, es jau zinu visu teoriju, kas būtu jādara, lai šīs attiecības seksuālās būtu veiksmīgas. Un es taču nedrīkstu būt kurpnieks bez kurpēm. Un tā kā ir pie tā... Drīkst, bet tas neskaitīsies, tā kā, priekš manis pašas tas neskaitīsies nepareizi, ne arī, labvēlīgi mūsu attiecībām. Tā kā, ja es zinu, ka tas tā strādā, tad kāpēc mums tā nedarīt pašiem? Kāpēc mums nebūtu tam labajam piemēram? Un tas ir tas, uz ko es tā kā veidinu reizēm. Protams, tas nav vienkārši, jo, jau gribas vienkārši. Jā. Negribas tur kaut ko izdomāt, kaut kur piepolēties. Atkal kaut kas jauns, atkal kaut kas nezināms, un tāpēc vienlaikus saproti, ka bez tā arī nevar īsti. Un tāds vienkāršākais risinājums priekš mums ir kaut kādi ceļojumi, kaut vai īsie ceļojumi, kaut kur izbraukt ārpus šīs sētas, jā. Tas arī jau ir. Arī zem jāsaņemās ir, jā. Jā, jo, Edijs ir tāds ristīgs mājas cilvēks. Viņam jau labi tur, kur... Un atpūtas skaitās arī pasīties televizoru. Jā. Bet nē. Ja vēl skatīties teļu, tad laika zaudē. Tā mums vēl valsies laiks, jā.
Tad varēja visu nedēļu, kad viņi bija Grieķija, mierīgi skatīties. Jā, žēl, ka hokejs nebija tajā laikā. Uz hokeju man nav vīra vienkārši. Tas ir tas laiks. Jā, nu pagaidām, tur bija 2 spēles dienā, man liekas, vai 3. 3 spēles dienā. 4. Jā. Nu, kaut ar mazām pauzītēm. Jā. Man jau šķiet, tas normāli. Nu, galvenais, ka jums pašiem kaut kā tur sanāk atrast to normāli. Es vienkārši reiķinos, ka tad tā. Tad tev vīrs pazūd. Pat jau paburkšķē. Minimāli. Nu jā, bet man liekas, ka tas arī ir normāli. Nu, kā tu savādāk zinās, ka es pieņemu, ka tu tāds esi, bet es savu neapmierinātību arī mazliet paudīju. Liekas, nu, ja mums ir kaut kā tā normāla, tāda cilvēciska, tas viss veidojas, ka tā ir tāda normāla attiecība sastāvdaļa. Jā, es ļoti novērtēju to, ka mēs drīkstam būt atklāti, nu, ka mēs arī uzdrošinamies būt atklāti. Tas man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi. Lai gan tas nav viegli jābūt atklātam. Jo jau arī tad centās ieviest, tā īsti nav aizgājis tādas iknedēļas sarunas. Un ir grūti, ka tev tieši tajā brīdī ir kaut kas jāsaka. Tad diezgan pagrūti, ja godīgi. Bet sāc kaut ko domāt, tur vai tā var teikt, vai nevar teikt. Tad tas tā nav viegli. Jā, nu, atkal no otras puses nekādīgi savādāk, jo mēs to laikam nevaram kā tikai praktizējot. Visdrīzāk ir, diemžēl. Jo, nu, man liekas, tas, ko ļoti bieži kaut kā aizmirstās, kad es jau varu vienlaicīgi būt ar kaut ko neapmierināts tajās attiecībās, un tajā pašā laikā es jau to tāpat mīlu. Nu, ļoti bieži mēs tik ļoti personiski to uztveram, kad, nu, ja es kaut ko tev pasaku, kas man neapmierina, nu tad tiešām ir jāšķirās, jā. Un vēl jau vairāk, ja tā ir kaut kāda tāda lielā tēma, jā. Tāds, man liekas, tas ir diezgan infantīli tā uz tām lietām skatīties. Nu, tu kā. Bet, nu, tas var emocija. Tādas arī, arī, jā, nu, kaut kā. Jātolerē tādas emocijas. Grūti arī, jā. Bet kas tas, kas palīdz? Bet kas tev palīdz? Es nezinu, ko Ieva tādu dara, kas tev palīdz. Gan izturēt, gan kaut kā būt tajās atklātajās sarunā. Liela palīdz tas, kad es jūtu, ka tas ir viņai vajadzīgs. Respektīvi, kad tas ir tā svarīgi. Ja? Tas ir svarīgi, jā. Ja arī man pašam, kam tu to vajag, tad, ja es jūtu, ka tas ir svarīgi, tad es arī cenšos, jā. Ieguldīties, kurus uzskatu, varbūt, ka pēc kam tur ieguldīties. Mums te bija vai tāds ilgstoši tāds konflikts situācija par zīmēm. Par zīmēm? Jā, par zīmēm. Kurus uzskatīt, vajag uzsādīt, es pēc kam tāpat otrā karjeru. Otrā dienā nolauzīs. Pēc kam tas ir vajadzīgs, jā. Un pierādījās, ka sievai bija taisnība. Bija apstiprinājums reāls, jā. Izdarīja to mīļā miera labad, bet realitātē tas nostrādāja par labu, jā. Tas tā kā mana tā mazā cerība ir, nu tad varbūt nākamajā viņš atcerēsies šo situāciju un arī tas pat Tāda motivācija man gribās redzēt viņu priecīgā. Jā, es domāju, es pieļauju, ka būs noteikti vīrieši, kas teiks, tas, ka viņai tas ir svarīgi, tad lai viņi pat arī dīlo atrod, nezinu kādu, kurš uzstāda tās zīmes un lai liek man mieru vienkārši. Nu, ka nav tā, ka pilnīgi visiem, ka priekš tevis vienkārši tā ir, acīm redzot, tad ir, vērtība, kad tur ir kaut kāds prieks viņai un ka man tas ir svarīgi. Man liekas, līdz tam arī ir jānonāk. Jā, viņš arī ļoti labi zina, ka tādi praktiskie darbi ir mans, kā saka, turn on, jā, un viņš arī droši nozlika tās zīmes arī aiz tāda apreisi. Bet viņš vienkārši zina, ka es būšu, ka mans libido pacelsies kosmosā. Un... Man liekas, jebkura motivācija, kad izdarīt. Tas arī nav tā motivācija. Ļoti laba motivācija, jā. Šo, man liekas, tad ir jau arī par šo ir, man liekas, gan mēmi, gan tie rīli, kur, rāda, kas tā kā sievietes uzbudina, ja, ka parasti liekas, ka tie plikie tors dejojot, bet ne, ka parāda, kur nomazgā vansistabā stikli, vai saliek trauku mašīnā, ja, kaut kāds, jā, tāds ir kā sadzīvisks lietas. Tieši tā. Bet, man liekas, tas ir kaut kas gan par tām rūpēm, gan arī par kaut ko, par tādu drošību, kas vispār, man liekas, sievietē šausmīgi svarīgs aspekts, par ko tu arī vairākas reizes teici. Jā. Un ka tu tiešām esi ņēmis vērā to, ka tam otram tas ir svarīgi, tu esi viņam gatavs kalpot kaut kādā ziņā.
Es vispār to terminu arī savā praksē ieviesusi kalpot otram, arī seksā kalpot, jo bieži vien mēs ejam ar to savu egoistisko enerģiju iekšā, tagad mēs darīsim tā, lai man tur pēc iespējas fiksāk tas organisms, un lieta darīta. Un tad ir dusmas, ja neizdodas, vai vilšanās, ja neizdodas. Un savukārt, ja te šajā intīmajā miedarbībā iekšā ar domu, ka es kalpoju otram, tad citādāk pavisam viss sanāk. Jā, un kalpo ar tādu labu pieskaņu. Bišķi tur ir, protams, es zinu, ka daudziem ir pretestība pret šo vārdu. Angliski, man liekas, foršāks tas serve, tā kā, ka jā, es tā kā nododos otram un esmu priekš otra. Jā. Man kā patīk tas vārds kalpot, tieši viņš tāds ir nedaudz ar BDSM pieskaņu. Jā. Mans kostīms arī seksīgs. Kā mēs jaunu kaut ko zinājām šos. Jā. Es mēdzu pāriem kabinetā jautāt, un man ir svarīgi, lai jūs tagad abi divi padomājat, bet, teiksiet jūs, protams, atsevišķi, bet ja jums būtu tāda metafora jāizvēlas priekš savām attiecībām un to, kas jūs katrs esat attiecībās, kas jums pirmais nāk prātā? Padomājiet katrs, un tad jūs izstāstīsiet, un galvenais nemainiet, kamēr otrs stāst, ja? Tev gatavs? Nē, tā vai jau stādies priekšā. Tiešām? Es mainījos jau to tēmu. Kurš grib sākt? Edijs sāk. Nē, man kaut kā varētu šeit ar kaķi salīdzināt, jā. Manuprāt. Mani ar kaķi? Nē, Edijs saprot. Un kaut kādu konkrētu kaķi vai... Es domāju, šķirni kaut kādu konkrētu. Man jau šities pats rīžīgs patīk. Respektīvi, arī tā bija sievas ideja patiesībā. No sākuma parādījās mūze. Tur viņa mani pierunāja, kad, viņai ļoti gribējās. Labi. Jo man atkal bija uzskats, kad kaķis kaut kā tāda ierobežo tevi, kad tev jābūt mājās, viņam jādod ēst, jābarot, un tāds, viņam es piesiedz būtībā. Tad parādījās mūze. Un tāds ļoti interesants kaķis. Jā, tāds ļoti saudabīgs. Tāds kā tu? Ne, tāds kā sieva. Jo, ļoti līdzīgs viņiem. Un pēc tam sieva izdomāja, ka šim kaķim vienā pašam ir garlaicīgi. Jā, juka prātā patiešām. Tas nebija tā, kas izdomāja, tas bija acīm redzami. Man jau līdz gan kaut kas cits. Vienmēr sakot, vajag ir otru biedu tam kaķim. Līdz darīsim labu darbu, paņemsim kaķīti no patvērt. Labi, paņemot to kaķīti un mūzē tas kaķītis. Garlaicīgs lieks. Reāli besīgi. Ušnākt, iekaustīt un aizmirstiem. Un šis ir tik mīļš kaķītis, un tik foršs tāds tiešām, jā, tāds, tik mīlīgs un tāds... Tā kā Edijs. Jā, sirsnīgs, mīlīgs un tāds, šķiet, ka tāds nesautīgs, jā. Un man kaut kā ar viņu tā asociēts. Tikai šķiet, vai tiešām viņš tāds ir? Nē, viņš tiešām tāds ir. Un tad kā viņi arī ir atraduši sadzīvošanu, vairs nešņāts mūzi virsū? Tad laukos ir bišķiņ vieglāk. Ieturēti. Jo ir tam brīži, kad tu pat gulējuši kopā vienā gultā, bet tas tā ļoti reti. Aizbailēt. Bailes apvienu. Šeit nē, ka vēl kaut kas cits. Kas vēl labāk kā bailes apvienu? Tad tu abas divas, tā metafora tev būtu jūs tie abi kaķi. Jā. Teiksim, respektīvi, nē, mūsu viņa attiecība, tas nav tā kā mūsu attiecība, bet tā kā tas mūsu rīžiks, jā, tad varētu būt mans, jā, tāds salīdzinājums, jā. Man nekas nenāk prātā. Nē, man ir kaut kāds domas maisās pa galvu, bet tad, kad mēs laulājāmies, mums bija tāda precības visas vasaras garumā. Jūnijā mums bija laulība ceremonija Divatā, upē uz ūdens, un tā, ļoti skaisti. Tad jūlijā dzimšanas nodaļā un augustā ar radiem tirgiem. Un mēs bijām izdomājuši, ka mēs taisīsim tādu kā karnevālu, te draugu pasākumā. Un tad mums
es tā kā aicināju izdot, nu, kāds tēls mēs katrs būsim. Man kaut kāda sena tāda fantāzija, ka es varētu būt, nezinu, kā nāriņi. Šausmīgi banāli tagad izklausās, bet, nu, manā fantāzijā tas nav tik banāli, kā izklausās. Man nedaliekās banāli. Tas tā kā tāda romantiska nāriņa briedumā. Un es iedījām, mums kā saku, kas tu varētu būt? Es būšu gan zēns. Tāds. Kā nāriņa ar gana zēnu. Jā, nāriņa ar gana zēnu. Bet beigās mēs uzrakstījām pasaku par nāriņu un gana zēnu, un tā bija tik skaista pasaka, ka man liekas, ka tā ir tā mūsu metafora. Un kā, nu, ka man ir tas, jā, tas saudabīgums. Es atzīstu, ka tā ir, jā. Reizēm tas kā liekas, kurā brīdī tu tā izklausīsies par sevi augstprātīgi un kurā brīdī tu tā vienkārši pieņem, ka tas tā ir. Un nāriņi arī dzīvo, bez mazliet var dzīvot divās pasaulēs, gan zem ūdens, gan virs zemes. Jā, un tas riktīgi ir par mani, ka es varu būties savās fantāzijās un tepat arī realitātē, un es pieņemu, ka tāpēc es daru to darbu, ko es daru, es tāpēc visticamāk rakstu, joprojām daudz rakstu, jo man vienkārši tiešām visu laiku kaut kas galvā dzīvo paralēli fantāzijas, un tāpēc, iespējams, man arī daba ir tik tuva, un ūdeņi vispār ir mana stihija, tā kā ūdens, man vienkārši vajag ūdeni. Visur, kur mēs esam dzīvojuši, tur vienmēr ir bijis ūdens, kā noteicošs faktors izvēlēties vai neizvēlēties to dzīvesvietu. Un kā jā, un Edijā savukārt ir tā gadu zēna, tāda vienkāršība, tāda nevis pieticība, kā to sauc, to īpašību. Viņš nav tāds lecīgs alfa vecis, bet ka viņš ir tāds piezemāts, kaut kas tāds. Es pat, man liekas, zinu, ko tu domā, bet es arī nevaru atcerēties. Tad ir vietas, gudrs, es nezinu, bet ar tādu. Jā, es arī to vārdu nevaru. Tāds vienkārši lauku džeks. Nu, nē, tur ir, viņš ir tāds foršs. Gudrs ar to savu vienkāršību gudrs. Un tas kaķis rudējs ir tieši tās pats. Jā, tas ir taču tāds. Tad diplomātijas vienkārši augstākā pilotāža, teiksim tā. Nu, tā kā, ja briest kašķis, gan Edijs, viņi māk kaut kā tā izdarīt, ka tas neeskalējās kaut ko briesmīgu. Tas, man liekas, ir ārkārtīgi, es pat teiktu, reta īpašība, jo lielākoties jau mēs uzvelkamies, pavelkamies, uztveram ļoti personu. Ego izvirzās priekšplānā, jā, tieši tā. Viņš kaut kā, būs reti, mums izmēt tādas baigies trīri, mums ir ļoti reti. Šis pavasaris bija tāds saspringtāks, tur dažādu sadzīvisku un veselības iemeslu dēļ, bet visā visumā mēs diezgan, tā mierīgi glūdi sadzīvojam, bet tas ir dēļ tā Edija spējas ieraudzīt to situācijas kopainu un tā kā neļauties kaut kādiem draņķībām. Provokācijām. Jā, tieši tā. Tā. Un tā kā liekas, ko tam ganu zēnam dod nāra un ko nārai ganu zēns? Labs jautājums. Es par to pasakā rakstīju, jā. Bet ir piemirsies. Tas ir tas pats, man liekas, ko mēs arī runājām, ka tā nāra varbūt var tā bišķiņ piezemētāka dzīvot, ne tik ļoti savās fantāzijās, saslēgties ar tādu zemes dzīvi, pieņemt to, ka tā ir un ka tā ir ok, ka nevajag visu laiku kaut kādas tur zemūdens valstības tur karuseļus, es nezinu, jūras zirdzīs un Dieniet bišķi garlaicībā. normāli, mierīgi dzīvot ir kaifīgi. Kaut kādās mazo lietu tāds skaistums un skatīties puķītes, mušiņas. Pat izklausās bērnišķīgi, bet tiešām tas, ko es esmu iemācījusies, tāda neskriet mūžīgi pēc kaut kādiem baigiem iespējiem, ka būt šeit un tagad. Tas, man liekas, ir tāds ganu zēna vērtība, ka nav obligāti jābūt kaut kam ārkārtīgi iespējīgam, lai gūtu labas emocijas. Kā to šķiet? Ganu zēnam jau ir jāatrod princesi arī. Vai ne? Tas ir viņa sapnis. Viņš ne tikai princesi dabūja, viņš vēl nāru dabūja. Unikāla princese. Pazemes valstības princese.
noceļš tam te Neptūnam vai kam. Neptūns bija tās Nāriņai, laikam, jā, mēs tā Nāriņa nebeidzās laimīgi, vai ne? Tas tās beidzās laimīgi. Laimīgi, jā. Nu jā, mūsu tās arī kaut kā tā. Nu, super. Man plus mīnus tādi mani jautājumi ir beigušies. Es domāju, varbūt jums pašiem ir kaut kas, ko jūs gribat, nezinu, vai viens otram pateikt, vai kaut kādu message, ko gribās, nezinu, plašākai publikai. Tas nav obligāti, protams. Vai varbūt gribas padalīties ar kaut ko es nezinu, es nepajautāju. Mēs jau šodien esam diezgan daudz runājuši. Jā, es arī pie sevis domāju, ja jau sākumā teicu, ka nerunā, man likās ļoti daudz, es kaut ko uzsāku. Tā diezgan plūstoši viss. Bez aizķeršanās liels. Bet nē, jā, tā godīgi. Tā atgriežoties pie, man šķiet, ka es esmu ļoti labu sievieti apprecējis un ļoti patīk būt ar viņu kopā, jā. Skaisti. Man tāda prieks ir un tā ir sajūta, ka ir forši jā viss. Un ka arī būs forši. Nu, tas, ka mana dzīve noteikti nav pavadus vienlaicīga. Jau prot piešķirt tās visam, manuprāt, jā. Šis bija podcasts Sānsols ar Kristīnu Kreili. Un, ja nu gadījumā tev ir kāds stāsts, ar kuru tu gribi padalīties atklāti vai anonīmi, un jūs esat piedzīvojuši kaut ko interesantu, ar kuru esat gatavi atnākt pie manis un pastāstīt, tad laipni gaidīti. Un man prieks, ka jūs te esat. Un es, kā vienmēr, aicinu jūs ceļojumā uz apzinātām un foršām īstām attiecībām. Uz tikšanos!